Neatkarīgi no tā, kā jūs jūtaties vai kā es jūtos, tā ir emocionāla lojalitāte. Galu galā, ja jums laulībā parādās problēmas un jūs neesat atbilstoši pieķēries savai sievai vai vīram, tad jums ir nepieciešamība pēc tuvības. Ja jūs vai jūsu vīrs vai sieva nejūtas tuvi jums, tad parādās liels kārdinājums pēc emocionālas tuvības kaut kur citur. Nav tāda vīrieša vai tādas sievietes, kuri nebūtu ar to saskārušies, ja ir precēti. Šis kārdinājums nav slikts. Tas, ko jūs darat ar šo kārdinājumu, nosaka, vai jūs būsiet lojāli vai nē. Tieši tad, kad jūs esat visvairāk nomākti savā laulībā, kāds cits cilvēks izskatās vispievilcīgākais. Nepārunājiet savas dzīves būtiskās, dziļākās lietas ar pretējā dzimuma pārstāvi. Nedariet to. Jūs esat nelojāli. Nerunājiet par savas laulības problēmām ar pretējā dzimuma pārstāvi. Jūs esat nelojāli. Neēdiet vienatnē ar pretējā dzimuma pārstāvi, ja vien tā nav jūsu māte. Jūs varat konstatēt, un tā droši vien arī būs vismaz vienu reizi jūsu laulības laikā, ka esat ļoti pieķēries kādam cilvēkam. Jūs jutīsiet, ka esat personīgi pieķēries šim cilvēkam. Es nedomāju seksuāli, bet personīgi. Jūs domājat, ka šis otrais cilvēks ir pievilcīgs, apburošs un interesants un valdzinošs? Jauki. Tas nav nekas jauns. Nedariet to. Nedariet. Man ir labs draugs. Viņa draudzē bija kāda precēta sieviete, kurai viņš pēkšņi ļoti pieķērās. Vai zināt, ko viņš izdarīja? Viņš aizgāja citur strādāt par mācītāju. Viņš paskaidroja diākonu padomēji, kāpēc viņam ir jābrauc projām. Viņi sadusmojās uz viņu. Viņi teica, vienkārši tiec tam pāri. Viņš teica, es nevaru, es aizēju. Viņam nekas nebija ar šo sievieti, taču kaut kāda iemesla dēļ viņš aizbrauca. Es vienmēr esmu cienījis šo mācītāju. Kāpēc? Man patīk lojāli vīrieši un lojāls sievietes. Dažreiz mēs jūtamies emocionāli atturīgi no savas sievas vai vīra, un mēs gribam izjust emocijas. Tādēļ paši to neapzinoties, kļūstam neusticīgi. Mēs ieslēdzam televizoru un skatāmies ziepju operas. Mēs tās skatāmies tādēļ, ka tās mūs izklaidē. Galvenokārt tādēļ, ka tās ir tik emocionālas. Kad jūs sākat runāt ar cilvēkiem, kas skatās ziepju operas, tad uzzināt, ka viņiem ir daudz mīlestības pret kādu pretējā dzimuma pārstāvi ziepju operā. Tieši tādēļ ziepju operas ir tādas, kādas tās ir. Starp citu, tajā laikā, kad laulāto attiecībās ir attālināšanās, gan vīrieši, gan sievietes skatās ziepju operas, ne tikai sievietes. Pastāv salīdzinājums, kuru cilvēks pat neapzinās sakot, tu to nedari tā, kā viņš, vai arī tu nelīdzinies viņai. Pēc kāda laika sākas sīkāka salīdzināšana jau emocionālā līmenī starp cilvēku, ar kuru esat precējies, un to iedomāto vīru vai sievu, kuru attēlo aktieris. Ar pašu aktieru dzīvē droši vien būtu šausmīgi dzīvot kopā. Pārtrauciet. Nedariet to. Noliedziet paši sevi. Vai ejot pa grāmatveikalu, esat ievērojuši, kādu grāmatu ir visvairāk? Romantikas pilnu romānu. Uz šo romānu vākiem ir seksuāli valdzinoši cilvēki, kuriem grūti līdzināties. Kurš no mums nav kādreiz tādu lasījis? Mēs aizmirstam realitāti un paglābjamies stāstā. Šim stāstam ir tāda pati vieta, kā mūsu ziepju operai. Tā iedaras mūsu emocijās. Mēs esam neusticīgi sievietei vai vīrietim, kuram mēs teicām,
Es viss, ieskaitot manu iztēli, esmu tavs. Pārtrauciet. Šis process iet tālāk par emocijām. Tas izpaužas arī fiziski. Īpaši tas attiecas uz vīriešiem. Jo vīriešus uzbudina tas, ko viņi redz. Jūs visi to zināt. Vīrieši vairāk par jebkuru citu to zina. Dažreiz, kad seks jau kļūst ierasts, tam nav tādu pašu emociju, kādas palikušas jūsu atmiņā. Varbūt tas ir tādēļ, ka esat noguruši. Tad pēkšņi kāds pornogrāfisks žurnāls tuvējā veikalā piesaista jūsu uzmanību, jo itin viss tajā ir domāts tam, lai jūs piesaistītu. Lai jūs piesaistītu. Lielākā daļa vīriešu kādā savas laulības dzīves laikā ir ieskatījušies vairāk kā vienā šādā žurnālā. Tas nav iespējams, ka jūsu sieva izskatīsies tāpat kā tā, kas ir uz žurnāla vāka. Jo viņa nepavadīja 4 dienas pozējot. Un viņai droši vien vairs nav 23 gadi. Tas ir grēks, ka jūs seksuāli uzbudina kādas citas attēlus. Tas ir grēks. Jūs esat nelojāls. Pārtrauciet. Amerikā pornogrāfijas industrija ir ļoti pilnveidota. Lielākais pornogrāfisko materiālu izplatītājs mūsu valstī ir videofilma. Vīrieši un sievietes, kuri neuzdrošinās nopirkt pornogrāfiskus žurnālus, šodien acis nepamirkšķinādami atnes šādu žurnālu videofilmas veidā. Videofilmā rāda kailus cilvēkus un seksu. Dažreiz to skatās vīrs ar sievu. Jūs izārdat to, kam ir jābūt tīram un privātam. Jūs to izārdat. Neskatieties to. Kāpēc? Tā izārda. Tā vienkārši sabojā. Kad es konsultēju kādu laulāto pāri, kurš visu bija izārdījis, atšķitinājis, es pat nevaru to visu atsaukt atmiņā cauri ielejām un kalniem, apkārt mazam notikumam šeit, atgadījumam šeit, tas šeit un tas šeit. Tas ir miljons mazu sīkumu, par kuriem neviens nebija domājis, ka tie varētu atstāt tādu iespaidu uz laulību. Tajā brīdī, kad šie gabaliņi sanāk kopā, kāds saka, mana laulība ir tukša. Mūsu attiecības man neko nenozīmē. Es tevi vairāk nemīlu. Vai zināt kādēļ? Jo jūs neupurējāt atkal un atkal un atkal, lai saglabātu lojalitāti. Tieši tad, kad jūs kaut ko upurējat, jūs vairāk iemīlaties. Kad jūs noliedzat šo cilvēku, kāpēc? Varbūt viss jūsos negrib noliegt. Jūs nenoliedzat tikai sevis dēļ, jūs noliedzat savas laulības dēļ, jūs noliedzat tā cilvēka dēļ, ar kuru apprecējāties. Mēs visi zinām, ka tās lietas, kuras mēs upurējam, mums ir vissvarīgākās. Tieši tie vīrieši un tās sievietes, kuras saka nē, 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 ir tie, kas galu galā var pateikt jā. Ja jūs zinātu, cik daudz laulību, tajā skaitā jūsu draudzē un rajonā, kurā jūs dzīvojat, izjuka tieši to iemeslu dēļ, kurus es jums nosaucu, tad jūs saprastu, ka tas notiek visur. Pārtrauciet.
Denis Reinijs, kas darbojas organizācijā Family Ministries, teica, ārlaulības sakari ir bēgšana no realitātes, kas sākas ar to,